Ja vēlies tikt uzmākts, dodies uz Eiropu. Ja esi sieviete, kura vēlas, lai viņai skrietu pakaļ pa ielu, dodies uz Eiropu. Ja vēlies būt kāds, kurš nevar staigāt pa ielām, lai kāds tev nesakotu un nenobiedētu līdz nāvei, tad dodies uz Eiropu, jo šie kadri ir neticami. Es meklēju saturu par to, kā uzmāca sievietēm, un nodomāju, ka to varētu būt grūti atrast. Diemžēl es spēju atrast desmitiem video vienā ātrā meklēšanā, kur meitenes vienkārši iet pa ielu, apvienotajā karalistē, Francijā, visā Eiropā, un cilvēki, un kad es saku cilvēki, es domāju imigrantus, seko viņām un biedē viņas līdz nāvei. Es nevaru izturēt to, kas notiek, jo tev vajadzētu būt iespējai iet pa ielu, nebaidoties par savu dzīvību. Sagatavojieties, jo jūs tūlīt sadusmosieties tāpat kā es. Starp citu, laipni lūgti, The Pushback. Es esmu Meira Kā, jūsu vadītāja. Noteikti nospiediet abonēšanas pogu. Esmu neapmierināta. Ja nu kāds vēl domā, ka meitenēm skriet ir droši, es tikko paskrēju garām vīrietim, kurš bija atklājis savu. Atvainojos, ja mana ģimene to klausās. Viņš burtiski visu laiku skatījās uz mani, un es to sapratu tikai pēdējā brīdī. Mēs to neizdomājam. Tas patiešām notiek. Es domāju, ja jūs vēlaties doties paskriet un, vērot skaistu skatu, kā vīrietis izvelk savu un dara kaut ko, tad brauciet uz Eiropu, meitenes. Paklausīsimies vēl kādu sievieti. Labi, es nedomāju, ka man jebkad nāksies ko tādu filmēt, bet būtībā nekas īsti nav noticis. Bet es vienkārši staigāju pa Londonu, un es dzīvoju diezgan rosīgā rajonā pie vienas no galvenajām ielām. Un sākumā es pamanīju, ka šis puisis bija tā kā otrā ielas pusē, gāja tajā pašā virzienā, tajā pašā tempā kā es. Man bija austiņas uz galvas, es vienkārši atpūtos. Un tad es pārgāju ielas otrā pusē, viņa pusē. Viņš droši vien bija kādus 40 jardus aiz manis, bet tad es pamanīju, ka viņš joprojām seko man. Tad es iegāju Apple veikalā, lai vienkārši mazliet paslēptos no viņa. Un tad es iegāju mazliet dziļāk veikalā, jo negribēju, lai viņš man uzreiz pamana. Un tad es skatījos uz durvīm, un viņš iegāja veikalā. Un viņš tā kā vienkārši skatījās apkārt šādi. Un es tā kā nostājos aiz staba un lēnām gāju uz izeju, kamēr viņš ienāca. Principā es tā kā neskrēju ārā no veikala, bet ļoti ātri izgāju no veikala. Pēc iespējas ātrāk šķērsoju ielu un devos atpakaļ tajā virzienā, no kura bija nākusi. Pagaidiet, puiši, apstāsimies uz brīdi. Vai kāds no jums ir bijis šādā situācijā, vai arī kādi no meitenēm, kas skatās šo? Ja jūs neesat bijuši situācijā, kad kāds jūs nērti vajā visur, kur ejat, tas ir šausmīgi. Bet pieņemsim uz mirkli, ka jūs neesat bijuši tādā situācijā. Vai jūs pazīstat kādas meitenes, kuras jums rūp? Vai jums ir kādas meitas, kuras jums īpaši ir svarīgas? Sievas, draudzenes, mātes, kuras staigā pa Londonas ielām. Vienkārši iedomājieties, ka kāds vīrietis noskata viņu un sāk viņai sekot, un viņa mēģina atkāpties. Viņa ieiet veikalā, viņa cenšas attālināties, bet viņš turpina viņai sekot. Es vēlos, lai jūs sajustu, kā jums vārās asinis, jo šis nav tikai viņas stāsts. Šis ir miljonu cilvēku stāsts, kuri piedzīvo šāda veida situācijas, un nekas netiek darīts, lai to mainītu. Tāpēc, lai jums uzvārās asinis. Un es katru sekundi atskatos par plecu, pārliecinoties, ka viņš man neseko. Pagriežoties uz visām pusēm, lai viņš neuzzinātu, kur es esmu. Un tas ir viss stāsts, bet kā sievietei ir ļoti svarīgi būt modrai un uzmanīgai. Un līdz šai dienai, dzīvojot Londonā, es nebiju jutusies nedroši. Un tas ir patiešām biedējoši. Ne jau tāpēc, ka nekas nebūtu noticis, jo šī draņķība notika. Šī meitene ir sasodīta laimīga, ka ar viņu nekas nenotika. Viņai paveicās, jo paskaties, ko citas meitenes piedzīvo, vai saproti? Burtiski video, kuros viņas tiek izsekotas un vērotas. Es nedomāju. Mēs spēsim. Nākamajā. Dažu nākamo gadu laikā es domāju, ka mēs spēsim to izdarīt dažu nākamo gadu laikā. Puiši skatās uz viņu šajā video. Jā. Es eju mājās. Nē. Nu, ko tu teici? Jā, nāc, mēs skūpstīsimies, to es dzirdēju. Šajā video šo meiteni uzmācas.
Mēs būsim pēc 5 minūtēm. Sveiks, kā tev klājas? Jā, vai taisi? Un tu esi brīvs, jauki un snap. Tu gribi mani snap? Vai tu mazliet saproti franču valodu? Jā. Es esmu musulmanis, jauki, brīvs. Tu esi ļoti skaista. Labi. Jā. Es nevēlos būt uzbāzīga, bet mani tas pārāk neinteresē. Nē, snap, mammu piezvani man naktī 23:00. Tātad šis puisis pienāk pie viņas un būtībā saka, es īsti šeit nedzīvoju, jo acīm redzot, viņš tiešām šeit nedzīvo. Es esmu musulmanis. Es domāju, ka tu esi skaista. Dod man savu kontaktinformāciju. Un viņš saka, es īsti negribu. Nē, dod man savu kontaktinformāciju. Tagad šobrīd tā ir vienkārši pieklājīga saruna starp uzmācīgu puisi, kurš viņai seko jau pēdējās 5 minūtes, kā viņa saka. Bet viņš neļauj viņai atteikt un aiziet. Viņš saka, nē, dod man šo informāciju. Tagad iedomājies sevi šīs meitenes vietā, jo es neredzu nevienu citu apkārt. Un tur ir šis lielais puisis, kurš man saka, dod man savu informāciju. Kā tavuprāt šī meitene jūtās šobrīd? Priekš kam? Nāc pie manis mājās, paskaties uz pulksteni. Nē, atvainojos. Nē, lūdzu, snap, labi, es. Tu izskaties ļoti jauki, es nevaru noliegt. Viņa ir psihotiska, ka neskrien prom. Bet atkal, kas notiks, ja viņš izlems skriet viņai pakaļ? Viņa nevar viņu apsteigt. Bet es neesmu brīva. Ak, jā. Arī neesmu. Esmu musulmanis, aģents mājās, televizors mājās, skatos naktī. Man ļoti patīk baltās sievietes. Labi, jā. Es melns balta mājās, skatīties televizoru. Labi. Nē, bet viss būs kārtībā, man tas pārāk neinteresē. Lūdzu, kundze. Nē, tiešām. Labi. Jauku dienu. Nē, snap, nē. Kāds ir tavs vārds? Es brīvs, jauks, labi. Viss būs kārtībā, neesmu ieinteresēta, atvainojos. Nē. Labi, paldies, jauku dienu. Viņai tik ļoti paveicies, ka tas beidās tieši tā. Tik ļoti paveicies, jo lielākajai daļai cilvēku, varbūt ne lielākajai, bet daudziem cilvēkiem nav tāda nobeiguma, kur viņi vienkārši var to nofilmēt, ierakstīt un viņš aiziet prom. Starp citu, tas, ka viņa bija neveikla kameras priekšā, un tu domā, ko viņa dara? Tas varēja būt tas, kas viņu izglāba, jo viņa ļoti labi dokumentēja viņa seju un to skaidri parādīja, kas ir diezgan gudri. Patiesībā es nekad neesmu Parīzē pavisam viena. Es esmu stacijā pavisam viena, Gardu Nord stacijā. Un, tiešām tas ir briesmīgi. Mani uzrunā ik pēc 5 minūtēm. Pat viena meitene pienāca pie manis un saka, pabīdi savu somu lūdzu. Un es prasu, kāpēc man būtu jāpabīdi savu soma. Un viņi saka, tā ir slapja ar urīnu. Un tur bija bezpajumtnieks, kurš bija apčurājis manu somu. Es nezinu, es esmu pavisam viena. Un tā. Mani arī arsaukāja par bomzi. Man prasa naudu ik pēc 2 minūtēm. Tiešām, es esmu uz izmisuma robežas. Tas mani sagrauj. Es gribu doties mājās. Es ceru, ka tas ziedu pasākums būs tā vērts. Vēl viens stāsts. Apskatīsim vēl vienu. Būt sievietei, kas strādā būvniecībā, jo es tev saku, viņi izturās pret tevi kā pret pilnīgām mēslām. Ja tu dabū cilvēkus no valstīm, kur sievietes neciena, sievietēm nav atļauts runāt, sievietēm nav atļauts darīt šos darbus, tiklīdz viņi nokļūst apvienotajā karalistē, viņi pēkšņi nemainīs savas domas un nesāks izturēties pieklājīgi pret sievietēm. Piemēram, pie vātiem strādā 4 cilvēki. 3 ir ārzemnieki, 1 ir brits. Brits ir vienīgais, kurš ir pacenties paskatīties uz papīru un uzrunāt mani vārdā. Pārējie man ir saukuši, hei, meitene, vai vienkārši klikšķinājuši ar pirkstiem, lai pievērstu manu uzmanību. Es patiešām strādāju ar viņiem, bet viņa neklausās nevienā manā vārdā. Es varētu runāt kā ar ķieģeļu sienu, bet tās nav sievietes no ārzemēm. Tie nav vīrieši no Vācijas vai vīrietis no Dienvidāfrikas. Tie ir vīrieši no 3. pasaules valstīm. Godīgi sakot, tas man krīt uz nerviem. Es vienkārši gribu atnākt šeit, darīt savu darbu un saņemt cieņu no cilvēkiem sev apkārt. Bet es to nesaņemu, un es arī nevaru viņus par to aizrādīt, jo viņi vienkārši uzreiz nosauc mani par rasisti. Protams, paskaties uz rasisti, jo tu esi rasiste. Te ir vēl vairāk materiāla. Sieviete, kura atradusi labu vīru, tu esi dzimis uz ievas. Tu meklē mūsu paudzi. Vai tu vari to atstāt? Tu taisies pagatavot viņas draņķiem saplūšanu. Es runāju Dievu vārdā. Name of God.
Es runāju Dievu vārdā, lai es varētu tevi atkal vairāk uzmākties uz ielas. Vai tev tas ir? Nē, pagaidi mirkli. Šis ir labs. Šis ir kuce. Kuce priekš ielas. Mēs varam izdarīt visu. Viss. Es negribu fotografēties. Es negribu darīt. Piedodiet. Bet jūs pieskaraties man, un es to negribu. Un tā, ja jūs vēlaties, lai jūsu meitenes iziet cauri šādai pieredzei, dodieties uz Eiropu. Ja jūs vēlaties, lai jums uzmācas, ja vēlaties, lai jums uzbrūk, ja vēlaties justies nedroši, dodieties uz Eiropu. Paldies, ka pievērsāt uzmanību šim jautājumam.